lai cik dīvaini nebūtu, manuprāt, pēc bibliotēkas otrs iespaidīgākais apskats objekts visā Ogrē varētu būt Ogres valsts ģimnāzija. Nu, tāda skoliņa, tādā ir droši vien kaifs. Kaifs iet un mācīties, ja es tagad būtu skolnieks. Izbaudītu, nākt uz šādu iestādi. Cepur nost Ogrei, Ogres vadībai par šādu te projektu realizāciju. Ļoti moderni, mūsdienīgi. Kas tur rakstīts? Uz zīmes nākotne tavās rokās. Tieši tā. Nu, ievērtēt paši, ko jūs domājat. Ja jums būtu jāiet uz skolu vai arī jūs ejat skolā, gribētu nākt uz šādu iestādījumu mācīties. Es domāju, ka iekšpusē izskatās tikpat moderni un stilīgi kā no āras. Šaubos, ka es tikšu iekšā, bet vismaz no āras es jums parādīju. Nu, vai nav super duper? Un tālākais Ogres valsts ģimnāzijas ir sporta arēna Ogre. Nu, es domāju, ka vietējie mācējs varbūt iekomentēt un pastāstīt, kā tur ir, cik šiki un forši un labi tur viss izskatās un cik ērti ir. Iekšā es jau neiešu un nedrīkšu, tie var tā no malas nebūt smuki droši vien vazāties, bet cik moderns viss šitas pasākums ir. Kaifīgi. Ultramoderns kuģis. Piebāsts pilns ar zināšanām. Brauc un tikai mācies. Jautājums, cik viegli tikt Ogres valsts ģimnāzijā? Ja nu tur kāds mācās vai ir izmācījies, varbūt pastāstīt, padalīties, cik viegli bija, kāds līmenis un kur esat tālāk dzīvē tikuši. Jo nu šūla jau ir pa pirmo. Es ar tādā gribētu.